Tātad nepilns 2 gadus sevi sauca par Purvciema iedzīvotāju, un vēl pavisam neilgi pirms tam nekad nebūtu domājis, ka dzīvošu bloku mājā, kurā ir 144 dzīvokļi. Iepriekš pieskārāmies tematam par namu pārvaldnieku atbildību. Tad šeit stāsts par mūsu balkoniem, kur tika noņemta marga, un pēc tam pārvaldnieks atzina, ka bīstamība ir novērsta. Tātad šādam pārvaldniekam mēs uzticamies jau gadus 30 gadus apsaimnieko māju, kopā mājai 51 gads. Un tātad nama pārvaldnieks mums arī skaidri izteica savu redzējumu. Ja būvgruži nemaksātu tik dārgi, tad ātrāk sagaidīt ēku nojaucam, nekā renovējot. Jūsu māja ir pārāk liela, to nekad dzīvē nerenovēs. Un, protams, mājā ir pa daudz pensionāru un īrnieku, kuriem viss esot viena alga. Mums neapmierināja šāds redzējums, tāpēc izveidojām ar aktīvu kaimiņu WhatsApp grupu, un, kā izrādās, patiesībā mūsu mājā ir diezgan daudz foršu un aktīvu dzīvokļu īpašnieku. Un, jā, šajā periodā esam izveidojuši uzkrājumu fondu, paši apsteigājām 144 dzīvokļus. Kā jums liekas, cik reizes pie vienām tām pašām durvīm ir jāpienāk, lai iegūtu nepieciešamo balsu daudzumu? 1. 5. Dažkārt apstaigājām pat 5 reizes vienas un tās pašas durvis, līdz tās atvērās. Un bija tāda dzīvokļa, kur skaidrojām nepieciešamību, kāpēc ir nepieciešams šis uzkrājuma fonds. Un tās bija varbūt minūtes 30 pat. Beigās saņēmām pret. Bet vai es to nožēloju? Nē. Jo tā mēs veicinām vispārējo izpratni par dzīvokļu īpašnieku atbildību un par kopīpašumu. Tad, jā, bet nevar noliekt, ka tas paņēma daudz enerģiju, laiku, un mums jau arī neviens par to nemaksāja. Tātad, kā lielākais darbs, ko esam izdarījuši, esam nomainījuši mūsu mājas ūdens maģistrāls posmu. Attiecīgi uzkrājumu izveidojām pirms 3 mēnešiem. Tad šis ir pirmais darbiņš, ko esam paralēli, ir arī vairāki mazie darbi izdarīti. Un šobrīd mēs esam motivācijas pilni rīkoties, bet ļoti ceram, ka arī nākotnē būs šī motivācija. Vai šis nav viens, pagaid, nekur neskrien, vai šis nav viens pārmaiņu aģents? Ir. Šeit varbūt var pieminēt, šis ir mūsu pagrabs uz doto brīdi. Un beidzot mēs ar mūsu pārvaldnieku esam vienojušies, ka šis nav ok un ka vajadzētu nomainīt. Te mūsu kāds Purvciema aktīvais iedzīvotājs izdomāja mūsu šķirojamo miskasti nodedzināt. Nāc. Tad tā, mums vajag daudz katrā mājā šādus cilvēkus. Mēs redzam, jauni Purvciemā dara pasākumu organizatoru vārdā. Man ir tas prieks paziņot, ka mūsuprāt gada darītāja žilbinošā mikrorajonā topošā ir Beatrice un piešķirt viņai balvu dāvanu kartu no deposta 100 eiro apjomā, lai top uz priekšu. Wow!